operācija rāmis. Trešā daļa. Rāmis ir gatavs, bet tie, kuri nav redzējuši iepriekšējās divas daļas, es iesaku noskatīties tomēr, lai jūs saprastu, kāda ir starpības starp nerestaurētu un restaurētu rāmi. Bet es parādīšu tagad, kāds viņš izstās gatavs un bišķi apstāstīšu, kas ir izdarīts. Nu, tad skatāmies. Tāds viņš skaistulis ir. Atceraties nolūzušos tie, kas redzēja iepriekšējos video. Atceraties nolūzušos gabalus, atceraties, kā visi stūri staigāja, dekoratīvi elementi, kādi bija nolūzuši, stūri nodrapuši. Tas viss, protams, teikt ir sataisīts. Rāmis ir pilnībā pārkrāsots, ir tonēti arī dekoratīvi elementi. Viņi bišķiņ tumšāk ietonēti, lai radītu telpiskāku to sajūtu un augšpuse gaišāk ietonēta. Tagad ir palicis tikai ielikt glaznu restaurēto iekšā, un tad jau varēs uztaisīt arī 4. daļu, lai jūs redzētu, kā tas skaistums viss kopā izskatās.